Oh, Mieklīga mamma. Palīdzi. Čau, Lele. Jā, labrīt. Esmu gultiņā? Čau, saule! Čau, saulīte! Čau, saulīte! Jā! Labrīt! Es nespēju nociet, kā atkal beidzot esmu saņēmusies uzfilmēt video. Es esmu tagad laikam prom kādu pusotru mēnesi bijusi, un man tik ļoti pietrūka to darīt. Un kaut kādā ziņā tā es arī saprotu, cik ļoti tā ir mana sirdslieta, jo tas it kā nav nemaz tik liels laiks, bet jā, es nevarēju sagaidīt, kad atkal sanākas kaut ko pafilmēt. Un tagad, kad esam jau iedzīvojušies jaunajā dzīvē kopā ar mūsu meitiņu Emmu, tad ir arī laiciņš un spēks sākt atkal filmēt. Protams, tas nebūs katru nedēļu, un es nezinu, cik laika man aizņems samontēt, jo, protams, visu savu laiku un uzmanību es vēlos veltīt viņai, cik iespējams un cik viņai tas ir nepieciešams. Bet paralēli, ka snaudu laikā, vai arī, kad Roberts, piemēram, kā tagad ir izgājis ar viņu pastaigāt, tad varu arī pafilmēt. Un, jā, ļoti labs noskaņojums man, jo nāk pavasaris, rīt un parīt sola 25 grādus, par ko es esmu sajūsmā. Tāpēc šodienu es vēlos veltīt, lai sakārtotu mūsu terasi. Es gribu uzlikt terasei matračus uz mēbelēm, lai, ja ir siltais laiks, mēs varam tur pavadīt laiku. Es ļoti ceru, ka arī ar Emmu, kad nebūs liels vējš un varēsim vienkārši atpūsties uz terases kopā ar viņu. Patiesībā, kopš es esmu stāvoklī, tas jau ir tas, ko es visvairāk nevaru sagaidīt vasaru un atpūsties dārzā kopā ar meitiņu. Mēs visu laiku ar Robertu par to runājam un jā, ļoti gaidu silto laiciņu un pavadīt laiku tur kopā ar viņu. Tā kā tagad es dzeru savu rīta kafiju. Un jā, šodien arī plānā ir jums pastāstīt mazliet, kā tad gāja man dzemdībās. Uzreiz varu teikt, ka nekas nenoritēja pēc plāna, bet tagad, kad ir pagājis mazliet vairāk laiks, es jūtu, ka esmu gatava par to runāt kaut cik. Un jā, es noteikti kādā brīdī, ja sanāks laiciņš, piesēdīšos un jums vairāk pastāstīšu. Bet jā, kopumā mums iet viss norit šobrīd ļoti jauki un skaisti. Mēs esam ļoti laimīgi būt mājās kopā ar mūsu meitiņu. Vienkārši iejusties jaunajā dzīvē piecatā, kā es to saku, protams, arī ar mūsu divām četrkājainajām princesēm. Un ļoti daudz ejam pastaigās ar visām trim mūsu meitiņām. Un, protams, Emmiņa daudz guļ, daudz ēd, šad tad arī paniķojās. Vakari mums brīžiem ir tāda mazliet grūtāk, kad viņai vairāk nāk kaut kāds niķīts vai vienkārši nāk miegs un viņai negribās vēl iet gulēt vai kaut kā. Tāds klasiskais variants. Bet kopumā,
jā, kopumā mēs tiešām jau esam iejutušies jaunajā dzīvē, un es nevarētu tiešām būt laimīgāka par to, kā ir tagad. Vismaz tā man šķiet, un mēs visu laiku ar Robertu runājam, ka tu pirms tam jau jūties laimīgs, un tā kā dzīve ir ļoti skaista, un viss ir superīgi, bet tad, kad dzīvē ienāk bērniņš, tad vienkārši visam ir jauna jēga, visam ir tāds, es nezinu, kā to noraksturot, tāds papildus prieks, papildus mīlestība, visam klāt nāk tāda milzīga, laikam tiešām to nosaukt par jēgu. Un jā, mēs katru dienu esam ļoti, ļoti pateicīgi un laimīgi par to, kāda tagad mums ir dzīve. Jā, ik pa brīdim noteikti jums pastāstīšu arī kaut ko vairāk, kā tad mums iet, kā mums ir gājis, bet tagad tad došos satīrīt terasi. Es izdomāju piesaist un pastāstīt jums savu dzemdību stāstu, un kur gan to vēl labāk darīt, ja ne meitiņas istabā. Tāpēc esmu tagad atnākusi te apsēsties ar savu joprojām neizdzerto rīta kafiju. Tagad tā sanāk kafiju padzert visas dienas garumā, nevis no rīta. Bet jā, kā jau es minēju, dzemdībās īsti nekas mums negāja, kā bija plānots, jeb nevarētu teikt, ka mums bija baigi konkrētais plāns, bet, protams, bija cerības, ka viss būs viegli, ātri un kā jau droši vien cer katra sieviete. Bet pats galvenais, protams, ka, lai arī kādas bija dzemdības, mūsu meitiņa ir vesela un fantastiski skaista, mīļa un, protams, vislabākais bērniņš, kādu vien varam vēlēties. Bet, ja runājam par dzemdībām, tad tās man sākās, pirmās kontrakcijas sāku just jau svētdienā, kas bija 2. marts pašā vakarā. Mēs ar Robertu skatījāmies koru karus, un es sāku ievērot, ka ik pēc stundas 50 minūtēm man parādās kontrakcijas. Un sākumā, protams, pieļāvu, ka tās varētu būt treniņa kontrakcijas, bet tā kā tās bija regulāras, lai arī ar ļoti lielu starpību, bet regulāras, tad es sapratu, ka iespējams viss ir sācies. Un tā mēs pavadījām vakaru pilnīgā mieriņā, centos kontrakcijas tā kā ignorēt, viņām nepievērst īsti uzmanību, lai būtu tā kā šis te miers. Ēdām dažādus garšīgus ēdienus, skatījāmies koru karus un vienkārši atpūtāmies. Bet pavērojot laiku, tad es redzēju, ka beigās jau ejot gulēt, kontrakcijas bija ik pēc 40 minūtēm. Un tā arī pagāja tā nakts, kontrakcijas bija diezgan vieglas, bet jūtamas, tāpēc gulējus es biju ļoti slikti. Protams, katru reizi pēc tam 40 minūtēm mostoties augšā. Un, jā, protams, sirdī tāds mazliet nemiers, kad esam sapratuši, ka tūlīt tās viss sāksies. Un, jā, tā nakts bija nogulēta ļoti slikti. Bet pamostoties no rīta, kontrakcijas turpinājās ik pēc 40 minūtēm, nekas nebija mainījies. Un arī to spēks tā kā nepieauga. Tāpēc es sapratu, ka nav, protams, vērts vēl nekur braukt, ir jādzīvojas pa mājām un vienkārši jāgaida, kad kontrakcijas paliks regulārākas un ar mazāku starpību. Ir 3. mārts, 11:40, un Alasē jau sākās jau regulārākas kontrakcijas. Kā jūties? Tas labi. Tagad izstāst, ka nav guļas pozā vienīgais veids, kā.
Un tā es dzīvojos visu dienu, ik pa laikam mēģināju kaut drusciņi iemigt, bet tas bija diezgan grūti. Daudz gāju vannā, skatījāmies seriālu, mēģinājām maksimāli atslābt, lai tā kā viss sāktos ātrāk vai drīzāk, lai iegūtu sev šo te mieriņu. Un vakarpusē šī pauze starp kontrakcijām sāka palikt jau mazāka. Sākumā 30 minūtes, tad jau 20 minūtes, un kontrakcijas arī pieauga spēkā. Tās kļuva sāpīgākas, bet, lai arī šī pauze starp kontrakcijām bija jau mazliet biežāka, ar Siguldas dzemdību namu, kas ir vieta, kur mēs izvēlējāmies dzemdēt, bijām runājuši, ka doties turp tikai tad, kad kontrakciju starpā ir 5 minūtes. Tāpēc es sapratu, ka jāgaida šīs 5 minūtes, vienkārši jābūt mājās un jāskatās, kad tad tas būs. 9:42. 3. mārts. Mēs jau ausēju treniņu kontrakcijas ir tik neregulārs, ka... Nē, īstās kontrakcijas jau ir jau no 9, 6 un 30 minūtēm ļoti neregulārs, bet tāds sajūta, ka šonakt būs. Tad, kā tu jūties, Saula? Labi, es spēlēju Candy Crush. Un tad, kad devāmies gulēt, kaut kur ap 10:00 šķiet, jūtu, ka kontrakcijas sāk tiešām palikt jau ļoti spēcīgas. Un es iedomājos, kā mums arī bija rekomendēts no Siguldas dzemdību nama, iedzert nošpu. Iedzēru 2 nošpas un gribēju pārbaudīt, vai tad tomēr tās nevarētu būt treniņu kontrakcijas, lai vienkārši būtu droša. Un vai šīs kontrakcijas nepāriet. Jo, ja kontrakcijas pāriet ar nošpu, tas nozīmē, ka tās nav īstas kontrakcijas un dzemdības vēl nav sākušās. Un, iedzerot šīs 2 nošpas tabletes, nekas nepārgāja. Un ap 1:00 es, protams, nebiju pat iemigusi, jo kontrakcijas jau bija stipri spēcīgākas. Un ap 1:00 tās jau bija ar 5 minūšu starpību. Tāpēc, kā mums bija rekomendēts, devāmies arī uz dzemdību namu. Tā, esam gatavi, lai brauktu uz Siguldu. 4. mārts. 11. aizkapīju, gatavamies braukt, izlaiks un īšārā. Crazy, vispār nespēju noticēt, ka tagad notiek beidzot 9 mēneši pagājuši. Jā, trakums būs gara nakts. Un tajā brīdī, kad mēs atbraucām dzemdību namā, protams, ka man bija cerība, ka atvērums jau ir izveidojies, jo es mocījos jau no svētdienas vakara, ja tā varētu teikt. Jo, protams, lai arī viņas bija vājas, kontrakcijas ir kontrakcijas, un tās tik un tā bija sāpīgas, un gulēts īsti nav. Un ierodoties Siguldas dzemdību namā, mūs sagaidīja vecmāte, un uzreiz paņēma paskatīties tonīšus un paskatīties, kādas tad ir šīs kontrakcijas. Tonīšos mazulītē viss uzrādījās labi, un redzējām arī šīs kontrakcijas, bet, kad vecmāte pārbaudīja atvērumu, tas bija tikai 1 centimetrs, un viņa man paziņoja, ka dzemdības vēl nav sākušās. Par ko, protams, es biju ļoti lielā sašutumā, jo tajā brīdī es jau, kā jau minēju, biju kādu laiciņu nomocījusies, nebiju gulējusi, un saprotot, ka nekas pat īsti vēl nav sācies, es tikai sapratu, ka vēl ir ilgs laiks priekšā, lai vispār sagaidītu mazulīti un lai viss notiktu. Tajā brīdī, kad viņi atstāja mūs uz tomanīšiem, es sāku raudāt, jo, protams, tā bija tāda vilšanās, ja tā varētu teikt. Un mazliet arī izbīlis, cik tad vēl ilgi un kas notiks, un ja jau tagad ir tik sāpīgi, tad kā būs vēlāk. Un tad, kad vecmāte atnāca atpakaļ, viņa ieraudzīja to, ka es raudu, un viņa saprata to, ka mājās īsti negrib mūs laist, jo es neesmu tādā mierā, ja to var teikt, bet, un arī es viņai, protams, teicu, ka šīs kontrakcijas man tiešām jau ir sāpīgas. Nav tā, ka tās ir viegli pārelpot, ka tas ir kaut kas tāds mazs, kam var nepievērst uzmanību. Man patiešām jau ļoti sāp. Tāpēc viņa ielaida mūs ar Robertu numuriņā un iedeva man 2 svecītes. Un viņa teica, ka, ja dzemdības tiešām ir sākušās, tad šīs svecītes to arī parādīs un atvērums sāks palikt lielāks. Un tā es mocījos joprojām ar 5 minūšu starpu kontrakcijām,
līdz man šķiet kaut kādiem 5:30, kad es viņai zvanīju un teicu, ka ir ļoti, ļoti sāpīgi. Un tad viņa man teica, ka labi, iesim atkal uz tonīšiem un apskatīsimies, kā tad mums iet. Un tajā brīdī, kad viņa apskatījās vēlreiz atvērumu, tad atvērums jau bija pie 2 centimetriem, kas nozīmē, ka svecītes bija iedarbojušās un ka dzemdības tiešām bija sākušās. Protams, šie 2 centimetri joprojām ir ļoti, ļoti maz, un tas ir diezgan nepatīkami to dzirdēt, ka tu jau tik ilgu laiku mokies, bet vismaz ir tā sajūta, ka, labi, mēs ejam uz priekšu. Un jā, saprotot to, ka dzemdības ir sākušās un atvērums arī lēnām veidojās, vecmāte teica, ka vienkārši ir jādodās uz istabiņu un jāgaida, kad šis te atvērums paliks lielāks. Man grūti tagad pateikt, cik tieši bija pulkstens, bet Roberts kaut ko piefiksēja arī dažos video. Un ja kāds no tiem būs kaut cik piedienīgs, tad es mēģināšu ar tiem arī padalīties. Ko ir pulkstens 8:35. Ir atnests brokstiņas, es tagad pēdu, lai spēkus dabūtu. Būs jāmēģina pagulēt. Īstā šobrīd tāda fāze, kad varētu atpūsties kaut cik. Diezgan nereāli, bet... Tajā brīdī bija jau nomainījušās vecmātes. Es nepateicu laikam to, ka man nebija līguma vecmāte. Mēs braucām un skatījāmies, kāda vecmāte ir tur, un ar to arī es dzemdēju. Un nakts vecmāte bija aizgājusi un bija atnākusi jau cita vecmāte, kas man ļoti, ļoti, ļoti patika. Tad es jau teicu, ka patiešām es vairs nespēju izturēt tās sāpes, lai kaut ko dara, lai palīdz, un, protams, es lūdzu epidurālo, bet vecmāte pateica, ka epidurālai nepieciešams sagaidīt vismaz 7 cm atvērumu, jo, lai nav pretējais efekts, ka dzemdības tiek apturētas. Un kopš tā brīža, kad viņi man to pateica, es vienkārši skaitīju minūtes, lai sagaidītu to 7 cm un dabūtu epidurālo. Es sēdēju verdošā dušā, laidu sev uz muguras, laidu uz vēdera, jo tas bija vienīgais, kā es varēju pārdzīvot tās kontrakcijas. Tas, kā es minēju, sajūtas, ka burtiski plīst orgāni man vēderā, un viss, ko es laiku sev atkārtoju, ir no dzemdībām nomirt nevar. Jo patiešām šī ir frāze, ko mums iemācīja mīļotavā, ka tajā brīdī, kad ir šīs te vaiprātīgās sāpes, tev ir jāatkārto sev, ka no dzemdībām nomirt nevar, jo tas ir vienīgais mierinājums. Tā kā, tāds mentāli tev tas vienkārši ir jāsaprot, ka tas viss ir ok, kas notiek, jo neliekas, ka tādas sāpes, ka tas ir ok. Vismaz, protams, tā ir mana pieredze un tā jutos es. Un, jā, pa vidam vairākas reizes vēl veda mani uz tonīšiem, lai skatītos kontrakcijas, lai skatītos, kā iet mazulītei. Visu laiku viss bija ļoti ok. Un tonīši bija labi, sirsnīgi viņai pukstēja labi. Un vienā no tonīšiem es gulēju un pēkšņi es dzirdēju ar skaņu tādu puk. Un es nesapratu, kas tas notika. Un tā kā man likās, ka varbūt es jūtu kaut kādu kontrakciju vairāk, jo tas bija kontrakcijas pašā tā kā stiprākajā momentā, kurā varēja redzēt arī pēc tonīšiem, kad ir tā kā tas augstākais punkts, dzirdēju to puk. Un pēc tam mēs aizgājām uz istabiņu, man bišķiņi likās, ka kaut kas līst gar kāju, bet es nebiju droša. Es apsēdos tur uz tāda krēsla un pārelpoju vēl vienu ļoti spēcīgu kontrakciju. Tad Roberts man palīdzēja no tās piecelties un gar kājām man nogāja visi ūdeņi. Pulkstens ir 12:21 un ir nogājuši ūdeņi. Alise pielikt pie sistēmas, jo māsiņa saka to, ka vajadzētu laikam pielikt anestēziju, lai vismaz justos normāli, jo nogurst Alise nepajogam. Jā, ceram, klausamies tonīšu un emocītam viss kārtībā un ūdeņi ir tīri, tā kā tas ir forši, tas ir galvenais. Un tas bija tiešām tāds smieklīgs moments, cik smieklīgi vispār kaut kas tajā brīdī varēja būt. Man noteikti nekas nelikās smieklīgi, bet tagad atskatoties tiešām bija tā, ka Roberts ar stāvu nestāv un vienkārši visa grīda ir pilnīgi slapja. Un jā, tad, kad nogāja ūdeņi, tad es sapratu, ka labi, tad esam tikuši diezgan tālu, drīz jau varbūt varēšu sagaidīt arī epidurālo. Un jā, pa vidam man šķiet, man ielaida arī vēl vienas zāles,
jo man pielika katetru, bet es neatceros, kā šīs zāles sauc. Ja es atcerēšos, uzlikšu uz ekrāna, arī lai stimulētu tā kā ātrāku atvēršanos, bet kā vecmāte ievēroja, ka tas man nelīdzēja. Un principā tas, kas man arī bija tik ļoti grūti šajās dzemdībās, ir tas, ka atvērums vērās ļoti, ļoti lēnām. Man vienkārši bija ļoti ilgi un daudz jāmokās ar ļoti, ļoti, ļoti spēcīgām kontrakcijām, un es nebiju vispār gulējusi vairāk kā 2 dienas, un uz beigām jau vienkārši šķita, ka viss man vairs nav spēka, es vairs nevaru. Crazy, ka ir 2,28, Alis ir tāds malets. Man ir tā, kad esmu gulējis kāds 3 stundas. Alis vispār nav gulējis, viņa cīnās vēl kontrakcijām, tāds malets. Lepojos ar viņu. Tagad gāju no 3:00, un tad jau dosimies skatīties, kā tad sokās. Tā ir 15:29, Alisai atvērums ir no 4-5 centimetri. Ārsts runā, ka 4:00 būs epidurālā. Tagad Alise pusstundu var iet dušā, jo tā vienīgā veidā viņai paliek labāk. Ļoti sāpīgi. Jā, cerams, ka epidurālā tam palīdzēs vēl atvērties ātrāk. Un jā, tad beidzot pienāca tie svētie 7 centimetri, un vecmāte teica, ka varam iet uz epidurālo. 4. Alise gatavojas epidurālajai anestezijai. Un jāsaka godīgi, protams, par epidurālu ir dzirdētas visādas lietas, arī man bija nedaudz bail no tās, bet tajā brīdī, kad tu jau cik ilgi mokies, tad liekas, ka dur man jebkur man ir pilnīgi vienalga, galvenais paņem nost tās sāpes. Un epidurālo, jā, kā jau daudzi stāsta, protams, tajā brīdī tu nedrīksti kustēties, kad tev mugurā ievieto šo te katetru, lai ielaistu epidurālo. Un man tiešām bija no tā baila, bet es varbūt kā mierinājumu citām, kam vēl nav bijuši dzemdības vai kas gaida bērniņu, var pateikt, ka tas ir tik ļoti liels sīkums, vismaz tā bija manā gadījumā. Es knapi jūtu to, sākumā mugurā ielaiž lokālo anestēziju tajā vietā, kur liek katetru, un tikai tad liek katetru. Tātad, principā, vienīgais, ko es jūtu, ir, kad ielaid šo te anestēziju ar nelielu šprici. Tas vispār nebija sāpīgi, salīdzinoši ar kontrakcijām. Man vispār likās, dariet mani, ko gribi, tikai dod man to epidurālo. Jā, protams, grūti bija tas, ka bija jānoturās kontrakciju laikā arī, jo tā kontrakcija man jau bija pēc, man liekas, minūtes vai cik bija jānoturās pilnīgi nekustīgai, bet to es izdarīju, un tad bija laiks, kā mēs smejamies, viskaistākais laiks visā dzemdību periodā manā, ka es dabūju epidurālo. Un tad man jau uzlika uz dzemdību galda, un vienkārši bija laiks gaidīt, kad atvērsies šie 10 centimetri. Un tas bija pirmais moments kopš svētdienas tā rīta, kad es varēju iemigt. Es aizmigu uz kaut kādu pusstundiņu, man liekas, vai stundiņu. Pamodos, bija jau, man liekas, 8 centimetri, man šķiet, un dabūju epidurālo vēlreiz, kad sāka atgriezties jau kontrakcijas. Un, jā, tad ir tāds arī smieklīgs moments, ko Roberts sūtīja manai mammai. Ielikšu mazu klipiņu arī šeit. Tagad ir tik labi. Mazais tieši ņemās. Jā. Reku var sirds pukstiņš redzēt, viņai viss labi. Tagad kontrakcija pamatīgi. Nav, nejūtu. Tā tik ir dzīve. Un jā, mēs joprojām smejamies par to manu teicienu, tā tik ir dzīve, jo tas tiešām, es pat, ja godīgi tā īsti neatceros, ka es to tad būtu teikusi, bet tas ir tas, kā es tajā brīdī jūtos. Tagad ir labi, es neko nejūtu. Tonīšos rāda, ka ir ļoti spēcīgas kontrakcijas, bet es tās nejūtu, un es vienkārši baudu dzīvi tajā brīdī. Un jā, tā kopā ar epidurālo mēs sagaidījām beidzot to 10 centimetru atvērumu. 9,39 ir pilns atvērums. Jā. Čutiņ pietrūkst, gaidam, lai atvērtos līdz galam, un tad jau sākam.
Un tad, kā jau daudz stāsta, bija jāsagaida šī te sajūta, kad ļoti prasās spiest. Un tad, kad es biju sagaidījusi šo sajūtu un bija atgriezušās arī kontrakcijas, tad es varēju sākt spiest. Un man izspiešana bija 40 minūtes, kas laikam ir tīri tāds vidējs ilgums. Vecmā teica, ka viss ļoti normāli. Arī izspiešana, protams, nav nekas viegls. Protams, droši vien neviens arī negaida, ka tas būs kaut kas viegls. Es apzinos to, ka es biju jau pazaudējusi, man liekas, pilnībā visus spēkus pa to 2 dienu laikā. Un tāpēc es beigās jutos pilnīgi izsmelta tās izspiešanas laikā. Es tiešām brīžiem domāju, vai es vispār to varēšu, jo, viss spēks bija aizgājis cīnoties ar kontrakcijām un gaidot to atvērumu. Protams, man līdzās bija Roberts, viņš ļoti palīdzēja, viņš lika man augstu lupatu ar ūdeni uz pieres un atbalstīja visos iespējamos veidos, un, kā jau es minēju, bija lieliska vecmāte. Bet tālāk notika kaut kas, ko mēs noteikti negaidījām, un kad piedzima, es negaidīju, kad gribēsies raudāt. Jāsaņemās bišķiņ. Es šo stāstu tik bieži un negaidīju, ka būs šādi. Jā, tātad brīdī, kad meitiņa piedzima, viņa saskārās ar komplikācijām. Un šobrīd, kā var redzēt, es neesmu vēl īsti gatava par šīm komplikācijām runāt. Es pagaidām neesmu gatava ar to dalīties, par to, kas īsti notika, jo tas bija tāds ļoti emocionāls smags trieciens mums ar Robertu, un tas bija noteikti viens no briesmīgākajiem mirkļiem manā dzīvē. Es pat nepaņēmu lakatiņu, jo es patiešām domāju, ka šis nenotiks. Tā kā es domāju, ka, ja man būs spēks, tad es ar to padalīšos kaut kad vēlāk, kad mēs būsim tam tikuši pāri. Un dēļ šīm te komplikācijām, kas notika, mūsu meitiņu paņēma no mums prom tajā brīdī un aizved uz bērnu klīnisko universitātes slimnīcu, jeb BKUS, kā mēs to saucam. Un pirmās dienas mēs pavadījām ar viņu tur, tas bija tiešām ļoti traki, jo vispār pašā sākumā es biju tik ļoti pārgurus no dzemdībām, ka mani nemaz nelaida vēl ārā no Siguldas, tāpēc Roberts tikai brauca, veda manu pieniņu un varēja braukt pie viņas, bet viņa bija intensīvajā nodaļā, tāpēc pat mēs tur nevarējām palikt. Un, intensīvajā nodaļā viņa pavadīja, man liekas, 4 dienas, un tad mūs ielaida kopā palātā, un tikai tad mēs varējām būt kopā ar savu meitiņu, kas vienkārši tiešām bija ļoti emocionāli izaicinošs periods. Tāpēc mēs arī esam tagad tik priecīgi būt kopā, un mēs ļoti novērtējam to, ka mēs varam būt visi kopā un mājās, un ka viss ir labi. Tiešām man vajadzēja droši vien sākt ar to, ka viņai tagad viss ir pilnīgi kārtībā, viņai ir perfekts veselības stāvoklis, veiktas visas vajadzīgās pārbaudes, un visi rādītāji ļoti labi. Vienkārši, protams, šis te periods un šis te brīdis bija ļoti emocionāli smags. Tātad tikai pēc tām 4 dienām mēs nonācām kopā palātā, un tikai pēc 9 dienām mūs izrakstīja no BKUS, un tad mēs tikai devāmies kopā mājās. Tā kā es minēju, dzemdības noteikti nemaz neritēja tā, kā mēs to bijām plānojuši. Un, protams, mums ir milzīga pateicība ārstiem un to, ka Latvijā tomēr ir šī bērnu klīniskā slimnīca, un tur tik daudz dažādus gadījumus lasījām un redzējām, kā tik vien bērniņi neatveseļojas no dažādām komplikācijām dzemdībās, vai vienkārši, kas piedzimuši daudz par ātru. Mums meitiņa piedzima 4. martā, un mans due date, ja tieši 40 nedēļas, būtu bijis 7. martā, tā kā 3 dieniņas ātrāk, kas ir ļoti labs termiņš. Un, bet paturpinot par to, kā man pašai pēc tam gāja, kas bija tāds interesants moments, kad mūsu meitiņa jau tika paņemta tā kā prom pēc dzemdībām,
Man vēl pāris stundas bija jāpavada uz šī dzemdību galda. Sākumā mani sašuva, es saplīsu pavisam nedaudz. Tas laikam saucās tas pirmās pakāpes plīsums. Bet kā arī ārste, kas šuva teica, priekš pirmajām dzemdībām ļoti, ļoti mazs plīsums. Un arī sašušana man personīgi vispār nesāpēja. Tā kā tas viss bija ok, bet jā, kā jūs minēju, bija pēc tam jāpavada vēl kāds laiciņš uz tā dzemdību galda, un kad es kāpu no viņa nost, es tā kā kāpju nost, man grib ielikt tādā kā ratiņkrēslā, un stāv pretī Roberts ar vecmāti, kas tā kā gaida, kad es līdz tam ratiņkrēslam tur 2 soļus jāpaiet, ka es līdz viņam aiziešu. Un es tā kā kāpu nost, un saku, bišķiņ tā kā reibs galva, un tas, ko es redzu no savas puses, ir kā abi divi viņi metās man virsū un grūž mani atpakaļ uz tā dzemdību galda. Un es viņam saku, ko jūs darāt? Tā kā man viss ir kārtībā. Un tā kā Roberts saka, izskatījās, ka tu ģībsi. Un tā kā, es vēl teicu, ka man tā kā reibs galvas. Nē, nav tik traki, viss ir kārtībā. Viņa tāda, labi, tad ej tā kā uz to krēslu. Roberts, protams, man pietur. Un kā viņš pats stāsta, kad ja līdz krēslam ir jātiek no dzemdību galda līdz krēslam 2 soļi, tad es to izdarīju šitā ar milzīgu līkumu, ejot, grīļojoties. Un kā Roberts man iesēdināja tajā ratiņkrēslā, tā es noģību. Un nākamais jau, ko es pamodos un redzu, kā vecmāte jau liek man ožumo spirtu klāt. Tā kā es biju tiešām ļoti, ļoti nogurusi un, protams, viss spēks un viss bija patērēts iepriekšējās 2 dienās. Un man visa seja bija sarkanos pleķos, visi pleci bija sarkanos punktiņos no spiešanas, no tā milzīgā spiediena. Tā kā, kā vienmēr visi to saka, protams, sievietes ir varonas, ka viņas tam iet cauri un ka viņas spēja to izdarīt un vienkārši, un pie tam tik ātri atkopties, jo mana atkopšanās bija principā nedēļu, kad es jau pēc nedēļas jūtos pilnīgi ok, gandrīz jau kā iepriekš, pat šuves likās, ka jau ir gandrīz sadzījušas, viss bija tiešām ļoti, ļoti ātri atkopšanās. Bet jā, pirmajās dienās, protams, pasāpēja šuves, paiet bija mazliet nepatīkamāk, protams, bija bail nokārtoties, jo viss tur ir sašūts, un man galvā likās, ka es kaut ko varu tur pāraut, tāpēc es dzīvoju tikai uz jogurtiem pirmās, man liekas, 2 dienas, un pēc tam arī tikai tur putras un biezenīšas un tā tālāk, jo man bija reāli bail iet uz toleti. Bet jā, tad, kad jau tikām pie savas meitiņas, mēs varējām sākumā braukt visu laiku uz intensīvo noteļu, lai gan pirmajā dienā, kā jau es minēju, mani vēl nelaida. Man liekas, pirmās 2 dienas mani vēl nelaida, jo es principā nevarēju nostāvēt kājās. Man bija tāds bezspēks, gulēts nebija vispār, jo gulēt mēs aizgājām ap 5 tajā rītā. Meitiņa piedzima 4. martā 11:48, un mēs aizgājām gulēt ap 5 jau 5. martā. 8 pamodāmies, Roberts brauca pie viņas. Un, tad es slaucu pieniņu, lai man tad veidotos šis te pieniņš. Un, tad, kad jau bijām tikuši pie viņas un tikām palātiņā, tad, protams, viss bija ļoti labi. Mums ļoti veiksmīgi sanāca ēšanu sakārtot uzreiz arī, man liekas, ar 3. mēģinājumu liekot viņu klāt pie krūts, viņa arī viņu paņēma un ļoti labi ēda, arī svars nāca klāt, tā kā viss bija, un arī tagad jau ir kārtībā, bet, protams, šī pieredze bija mazliet traumatiska, noteikti, kā to varēja arī redzēt. Es tiešām nebiju gaidījusi, ka tas man izraisīs asaras, jo tomēr ir pagājis 1,5 mēnesis. Šo stāstu esmu stāstījusi jau vairākas reizes saviem tuvajiem, bet tas brīdis bija tiešām neaizmirstami sāpīgs, un ir jāpaiet laikam, lai tas aizmirstos un sadzītu. Un kopumā tāds bija mans dzemdību stāsts. Nebija noteikti tas, kā tas bija gaidīts. Visas dzemdību laiku, kad jau bijām slimnīcā, kad es, piemēram, sēdēju dušā tajās vaiprātīgi sāpīgajās kontrakcijās, es galvā pie sevis domāju, kā es jebkad parakstīšos vēlreiz iet šim cauri. Jo es zinu, ka es gribu vairākus bērniņus, bet tā bija vienīgā doma manā galvā, kā vēlreiz piekrist uz šīm vaiprātīgajām sāpēm, uz visu uz šīm mocībām. Un es Robertam teicu, ka viss, mums būs tikai 1 bērns, neko darīt, es tam vēlreiz cauri neiešu. Un tad es domāju pie sevis, man tiešām tāds loģiskais saprāts mēģināja to
sagramot, ka nē, vairāk nē, es tam uz to vairāk neparakstīšos. Un tad es tur domāju, labi, varbūt ar ķeizaru. Tiešām mēģināju atrast to es nezinu, loģiku. Bet, jāsaka, godīgi ir tā, kā visi saka, ka tas aizmirstās, jo 4 dienas pēc dzemdībām es Robertam teicu, labi, nebija tik traki. Protams, joprojām es domāju, ka bija tiešām traki, un tās sāpes ir trakākais, ko es jebkad dzīvē esmu jutusi, bet tas viss ir tā vērts, jo tad, kad tu saņem šo te milzīgo dāvanu pēc tam, tad viss aizmirstās, un vienkārši nekam citam dzīvē nav jēgas, tikai tam, kas ir tavās rokās, tad tai mazajai dzīvībiņai. Un, kopumā tāpēc arī es saprotu, ka nebija tik traki. Iešu tam vēlreiz cauri, kad būšu gatava, un iešu arī vairākas reizes, ja būsim tā nolēmuši, un protams, viss paiet un viss aizmirstās. Kaut kādā ziņā arī noteikti gribēšu redzēt, kādas tad būs nākamās dzemdības. Viena lieta, ko es noteikti gribu nākamajās dzemdībās, ir līguma vecmāte, jo mums bija fantastiska vecmāte, man ļoti, ļoti viņa patika, viņa bija tiešām lieliska, un es pieņemu, ka varbūt tieši viņa būs mūsu līguma vecmāte nākamajās dzemdībās, bet kāpēc es gribu, lai tā ir līguma vecmāte, jo izrunāt visu šo, kas ir noticis pirms tam, iepriekšējās dzemdībās, pirms tam ar viņu, jo tomēr, ja ir tikpat ilgas dzemdības, tad es gribētu, lai tās tiek stimulētas, lai netiek pazaudēts viss mans spēks tajās kontrakcijās, un izspiešana varbūt ir ātrāka vai katrā ziņā izrunāt visas šīs lietas un detaļas, un tā ir viena lieta, ko es noteikti gribēšu citādāk nākamajās dzemdībās. Bet, kopumā tad tā mums gāja. Emiņa tikko paēda, un es izdomāju, ka, kamēr viņa dzīvojās savā gultiņā, varētu Robertam pajautāt, kā tad bija pieredzēt manas dzemdības tā kā no, vīriešu skatu punktu un būt visam līdzās. Ko tu vari pastāstīt? Kopumā diezgan baisi, es teiktu. Baisi? Jā, tā kā nezinu, un tu redzi to, ka tur tā mocies, un ka tev paliek arvien grūtāk un grūtāk, ka tās sāpes ir lielākas nekā varbūt sākumā tika paredzēts, ne? Jā, kā cerējām, ka būs droši. Un ka tu zini, ka tu nevar nekā palīdzēt. Bet, satraucoši noteikti bija tas sākums, kad sapratu to, ka, tagad mēs braucam. Ja tas reāli bija, vēli jau, tā kā, Vienos, jā. Man liekas, ka 10. bija tā, kad jau, tāda sajūta jau, ka tūlīt jau kaut kas tuvojas it kā vai ne, bet tāpat jau nesaprot, cik ātri tas notiks. Mēs mēģinājām iet gulēt. Jā, un kad saprotu tomēr, ka, ir jau reāli tās 5 minūtes, jau sāk sirsties, labi, mēs jau bijām jau, somas jau viss sakrāmējuši, un viss jau tā gatavi. Jā, tas process, protams, ka tu saproti to, ka cik labi būt vīrietim kaut kādā ziņā, ka jāpiedzīvo vienīgi tik, cik tev jābūt blakus savai sievai, tā kā. Kopumā īstenībā es esmu ļoti, ļoti priecīgs, ka es arī klausījos kursus, kas ir no mīļotās dotē, jo tie tiešām palīdzēja sagatavoties arī man. Noteikti tev kaut kādas elpošanas un vispārējo, jo man kā jau vīrietim, kurš baigi neinteresējās, kā citam ir gājis dzemdību stāstos, vai, tā kā nezinu, nav bijis baigā pieredze, tā kā zinot, kas kā notiks, tad tie kursi tiešām palīdzēja sagatavoties, un tā, ka tu zini, kas notiek un kam jāgatavojas, ka tas nav tā, ka tas ir, kā kuram cilvēkam, protams, bet, ka tas nav tāds process, ka vienkārši hops un viss ir ārā, viss ir forši un tam līdzīgi. Kā arī kursos stāstīja to, ka ir laiks, ka tu vari jokoties, ko patīk man arī darīt un vienkārši komunicēt ar Alisi, tā kā savu partneri, tā kā visi kārtībā, un tad ir vienā momentā tev jāsaprot to, ka tev ir jābūt blakus, bet labāk paklusēt. Tas uz beigām, ne? Tas ir uz beigām, jā, tieši to spiešanu. Jo tajā mirklī tu vienkārši jūties pilnīgi bezpalīdzīgs. Tu mēģini da jebkādi palīdzēt, tā kā, ko es no tur ūdenī, slaucīju pieri un atdzesē, tā kā paspiedu muguru, bet kopumā tā kā... Bet kopumā bija tā kā grūti noskatīties vai, nezinu, tad tā kā vienkārši saprat, viss ir kā ir un drīz jau būs galā. Zini kā,
bija tas, ka kaut kādā ziņā ir nedaudz žēl tevi, ka, tā kā... Tās mocības, tā kā, ka es zinu to, ka es pats par nakti varu pagulēt, bet tev jāiet dušā, jo, lai samazinātu tās sāpes kontracijas. Tu jau arī vajag daudz nepagulēt. Bet tāpat vismaz pa stundiņai es dabūju kaut kādu pa nakti vismaz to power nap, tā saucamo, bet... Es dabūju epidurālās laikā. Jā, un tad es biju tik ļoti priecīgs, kad Alisai epidurālo ielaida. Jā. Un es redzu vienkārši, cik viņi paliek naidīgi, cik viss ir forši, dzīve vienkārši sakārtojās. Un vienkārši acis vairs ciet, bet es atceros to, ka viņai jāguļ uz muguras ar tajā mirklī. Man jau nenormāli nāca miegs tajā laikā, tāpēc, ka tā jau miega bats. Bet es saprotu to, ka man jāpieskat Alis, lai viņi nepagriež tā kā uz sāniem, jo tas laikam esot pavisam trāk. Pirmās 30 minūtes nedrīkst pagriezties uz sāniem. Un tad es pieskatu viņu, plus vēl raksta kādi radinieki, tad tiem atbildi vēl, pastāstu, kas notiek, kā iet. Jā. Un tad, protams, arī tas līdz tam likās tāds nebeidzamais stāsts to, ka tu mocies un nekas neiet uz priekšu, bet pēc epidurālā uzreiz tā kā tad sajūt to, ka viss notiek tā kā tūlīt jau ir beigas. Jā. Un, jā. Katrā ziņā es saprotu to, kāds īstenībā sievietes varonis, ka šo te spēja izdarīt. Es arī to teicu. Bet, vīriešiem nav grūti. Arī nav viegli. Paldies, ka ienāci parunāties. Gribēju parādīt šo te dāvaniņu, ko es Emmai uzdāvināju uz 1 mēnesīša jubileju. Man ļoti, ļoti patīk šāda atmiņu kaste, ko es pasūtīju. Es atstāšu aprakstā linku. Un tad te ir viss tā kā ar viņas piedzimšanas datiem. Un tajā iekšā es plānoju glabāt visas tā kā, viņas kaut kādas atmiņu lietiņas. Te jau ir pirmie tērpiņi, ko viņa ir pāraugusi, tie bija newborn izmēri. Šis bija tas, ar ko mēs devāmies mājās, kas viņai bija mugurā. Un tad šie te pogājumās pidžamiņas arī viņa ļoti daudz vilka sākumā, jo viņai 56 izmēri bija par lielu, par cik viņa piedzima 52 centimetri gara. Un jā, tad es tos atstāšu viņas kastītē. Un tad mums te vēl ir tāda kā vēstulīte, ko mēs saņēmām BKUS, kur tā kā bija sieviešu diena, un tad mūs uzdāvināja šādu te sedziņu, kas mums te viņas atvilknītē, ko sievietes pašas tā kā ir radījušas mammas, un te viss ir tā kā aprakstīts un ļoti, ļoti tāda mīļa vēstulīte. Man likās ļoti jauki. Un tad to es pagaidām arī esmu ielikusi. Nezinu, vai es viņu tur atstāšu, bet šobrīd viņi mums tur glabājās. Bet jā, kopumā gribēju parādīt šo te superīgo kasti. Man pašai ļoti patīk. Un, protams, paturpinu arī mūsu woodland, jeb meža tematiku. Šogad pirmo reizi kaut ko stādu šajā te kastē, un šogad izvēlējos rozā krāsu par godu meitiņai, un man liekas, ka ļoti, ļoti skaisti dažādīgi granonkuļi, tikai, protams, viņiem vēl jāsaplaukst vairāk, tagad ir mazliet pārziedējuši,
Un blakus man ir vēl viena tukša kaste, tur es domāju stādīt zemenītes. Cik forši ir atkal redzēt saliktas terases mēbeles, tas tiešām dod tādu cerību, ka tūlīt jau ir vasara. Pagaidām nebija īsti jēgas saslaucīt kārtīgi visas lapas, jo ir tāds vējš, ka viss pūš atpakaļ, bet tādu lielāku apjomu es aizslaucīju. Un jā, esam gatavi pavasara un vasaras sezonai. Patīk, Landa! Jā, smieklīgi! Smieklīgi, Landīte!